Ļoti ātras un vienkāršas biezpienu maizītes ar lielisku sastāvu. Mums vajadzēs miltus, biezpienu, grieķu jogurtu, olu, vaņeļas cukuru, cepumpulveri, sāli un saldētās ogas. Liekam bļodā paciņu biezpienu, iesatam vienu olu, pievienojam šķipsniņu sāls, vaņeļas cukuru un kārtīgi samaisam. Tālāk pievienosim ap 60 gramiem jeb 3 ēdamkarotes miltu. Daudzums var nedaudz mainīties atkarībā no tā, cik savs ir jūsu biezpiens. Tad pievienojam teikroti cepumpulvera un atkal visu kārtīgi samaisam. Beigās jāsanāk vienam stingram mīklas pikucim. Ieklājam cepumpapīru un sākam veidot bulciņu pamatnes. Sākumā veidojam nelielas mīklas bumbiņas, man kopā sanāca 7, un tālāk ar slapju karoti vai glāzes pamatni veidojam nelielas bedrītes. Var izmantot tikai grieķu jogurtu, bet es pievienoju arī nutego ievārījumu ar samazinātu cukura daudzumu. Pēc garšas to var aizstāt ar cukuru vai citu saldinātāju. Liekam iekšā mūsu pildījumu un tālāk pievienojam saldētās ogas. Man bija kirši, bet var izmantot arī jebkādas citas ogas. Krāsni uzsildam līdz 180 grādiem un liekam cepties uz aptuveni 25 minūtēm. Beigās uz 2 minūtēm ieslēdzu grila režīmu ar ventilatoru, lai izveidotos smuka zeltaini brūna garoziņa. Varbūt maizītes neizskatās tik smuki, kā gribētos, bet garšoja izcili. Ļoti iesaku pamēģināt.